Bez tabū mūs sadzirdēja. Video beigās būs klips no TV sižeta, bet ar lielajiem ziņu portāliem gāja savādāk. Rakstītajā vēstulē izklāstīja par trokšņiem un smakām, ko rada asfaltbetona rūpnīca un to, kā būvniecībniekiem tas traucē. Delfi atbildēja: Labdien! Nodots ziņu redakcijai. Tā papētīs šo informāciju, kāda ir situācija ap šo rūpnīcu, bet šo sagatavoto tekstu gan nepublicēs. TVNet diemžēl neatbildēja. Sāku domāt, kas ar vēstuli nav tā. Varbūt tās saturēja informāciju, kur bez īpašas pārbaudas nedrīkst publicēt. Varbūt tās nepatika man izteiksmes manieri. Iespējams, žurnālists cītīgi strādā. Galu galā ir pagājis nepilns mēnesis. Milzīga pateicība TV3 komandai. Bukūtu iedzīvotāji atzinīgi novērtēja sižetu, kurā tika izklāstīts gan problēma, gan tās cēlons, gan arī vaininieka attieksme pret to. Links uz pilno raidījumu būs video aprakstā. Raimonds runā par galvaspilsētas tūmā esošo asfaltbetona rūpnīcu. Turklāt bez tabū skatītājiem esot signāli par traucējošām skaņām un smakām ne tikai Bukotos, bet arī Prietkalnē, Berģos, Langstiņos un citviet. Kad pūšot attiecīgie vēji, diskomfortu par spīti attālumam varot izjust arī uzskaitītajās apdzīvotajās vietās. Asfalta smaka Bukotos no kurienes zināms? Nezinu. Es visu laiku saku, laikam kāds kaut ko dedzina, riepas vai ko. Jā, tas ir tādas vakaros it īpaši. Es sākumā domāju, ka kaut kas varbūt kurina, kaut kādas riepas dedzina vai ko. Nenormāli smaka, nevar elpot. Man maziņš bērniņš, kur mēs ratiņos liekam ārā, gulēt, izved ratiņus ārā, gulēt nav iespējams. Mēs stumjam atpakaļ, viņam jāguļ ir iekšā, viņš nevar svaigā gaisā elpot. Tie ir dūmi, kas plūst no iekārtām. Un, kad uzpūš pareizais vējš, var sajust arī asfalta smārdu. Mēs strādājam atbilstoši izsniegtajai atļaujai. Jebkurā ražošanas jomā ir kaut kādas prasības, un mēs ļoti stingri sekojam līdzi, lai tās tiktu ievērotas. Uzņēmums mainīt atrašanās vietu pat neapsverot, jo jau atrodoties industriālajā teritorijā. Jā, bet es domāju, kaut kas nav kārtībā acīm redzot ar to slieksni, kas ir uzlikts. Tātad, ja cilvēkiem smird un viņiem ir grūti, viņi taču to neizdomā. Un tas ir vesela kompānija, vesels bars ar bukultiešiem, kas saka, viņiem ir grūti dzīvot. Bet, redz, visi saka, atbilst standartam. Tas standarts tā tad nav domāts vienkārši parastajam cilvēkam, bet kaut kādam cilvēkam, kas var dzīvot smakām. Vēlos pateikties jums visiem. Šie video ir sasnieguši jau vairāk kā 60,000 skatījumu. Nākamajā sižetā es stāstīšu par to, kā tā ir sanācis, ka pašā Rīgas pievārtē ir uzbūvēta asfaltbetona rūpnīca, kā arī pastāstīšu, kam tas ir izdevīgi.